kungs, cienījamie represētie un viņa radinieki. Visi tie, kas šodien esat atnākuši šeit pie mūsu tautas brīvības simbolu. Simbolu, kurā mēs smeramies spēku un nākam ikreiz, ka gribam pieminēt tos, kas ir cietuši. 1949. gads Eiropa sāk celt savu nākotni pēc kara, sāk atjaunoties. Bet kas notiek Latvijā? Neskatoties uz to, kad ir bijis baigais gads, ir bijis karš. Daudz cilvēki ir pametuši dzimteni. Daudzi cilvēki jau ir izsūtīti pirmajās deportācijās. Bet nepieciešams ir vēl. Svešajai, naidīgajai varai nav par maz. Vēl vairāk kā 40,000 cilvēku tiek atrauti no savām mājām, no savas zemes, no savas tautas un aizsūtīti tālajā Sibīrijā. Kāpēc? Ar kādu mērķi? Kas tā ir par politiku? Un iemesls ir tikai viens. Visos jūsos un visos tajos vairāk kā 40,000 Latvijas valsts prātā un sirdī bija dzīve. Un pat aizvedot tālu cilvēku Sibīrijā, Latvijas valsts palika tur jūsu sirdīs un prātos un atgriezās vēlāk šeit Latvijā. Šis ir stāsts par to, cik mūsu tauta ir sīksta un izturīga, un cik jūs visi daudz mīlat savu zemi, savu dzimteni un savu valsti. Un arī šodien, daudz gadu desmitus vēlāk, mēs atkal esam šeit, lai pieminētu šo smago traģisko vēsturi, lai izrādītu cieņu tiem, kas palika Sibīrijā, tiem, kas atgriezās, visiem tiem, kam mūsu valsts vienmēr ir svētā vietā. Es saku jums visiem paldies, ka esat šeit šodien pie brīvības pieminekļa, un gribu jums apsolīt, šīs ciešanas nekad netiks aizmirstas, un jūsu paveiktais un jūsu izcietais vienmēr būs cieņā un godā Latvijas valstī. Lai jums visiem laba veselība, lai jums veicās, lai Dievs svētī jūs, lai Dievs svētī Latviju.